Parunāsim par laivu motoru apkalpošanu. Ir viena tāda baigi elementārā lieta, kuru jūs varat darīt paši, un tā ir eļas nomaiņa reduktorā. Eļu reduktorā vajadzētu mainīt ik pēc 100 stundām vai minimums pirms ziemas, jo, ja sezonas laikā tur būs ticis iekšā kaut kāds ūdentiņš, lai viņš pa ziemu tur nekorodē, un lai arī tas ūdens nesasalst un nesaplēš korpusu. Kas jums ir vajadzīgs, lai to darītu? Nekas īpašs. Mums pārdošanā ir šādi te sūknīši. Tur ir adapteri pilnībā visiem motoriem, Yamahai, Merkuram, Hondai, Suzukam, Parsunam, Mercruiseram. Nu, pilnībā visiem motoriem jūs varat nomainīt eļu. Uzdevums ļoti vienkārši. Atskrūvēt apakšējo skrūvi, pēc tam augšējo skrūvi, tad viņi iztek ārā. Tad šo sūknīti ieskrūvējiet apakšējā skrūvē un pumpējiet, kamēr pa augšu tek ārā. Tad augšu aizskrūvējiet ciet. Un tad jūs sūknīti varat izskrūvēt ārā un aizskrūvēt arī apakšējo skrūvu. Šīs te maksā nieka 12 eiro. Kalpos jums 68 gadus vēl. Mums uz vietas ir arī eļa. Sākot no motula, mazajiem motoriem, ir arī kvalitatīvāks sintētiskās eļas. Ir oriģinālās Yamahas eļas. Un tas, ko mēs lejam visam iekšā, sākot no 2,5 līdz 450 zirgspēki, tas ir Quicksilver High Performance. Tādām kājām kā Bravo, kur ir augšējā daļā tas ātruma pārslēgšana, jālej tikai un vienīgi tāda. Pretējā gadījumā tās kājas ilgi neies. Tā kā pasūtiet detaļas internetu veikalā un elementāras darbības dariet paši. Jums nav jāved uz servisu. Kaut kā tā. Tiekamies uz ūdens.